mūsu improvizētajā prezidijā, un mēs varam pāriet pie nākamās sadaļas, kur atkal ir nemainīgie lielumi. Tātad cilvēki, kas paliek mums uz skatuves, bet tā kā mēs tagad runāsim par dzemdes kakla vēzi, tad es aicinu uz skatuves nākt un pievienoties profesoru Dacu Rezebergu, Austrumslimnīcas ginekoloģijas un zemniecības galveno speciālisti, doktori Androniku Mitiļģanu, kurš ir Rakus onkoķirurģijas klinikas onkoginekologs. Profesora Baltiņa mums ir uz skatuves, ģimenes ārstu pārstāvji ir, doktors Malkielis ir zālē, un doktora Jāna Žodžika man arī ir ierakstīta pie šī paneļa. Tikai jāiet šiltas nomainīt, acīm redzot. Valdarīts diskusija bija. Jā. Doktor, jums tās pašas... Jā, nu tad sāks. Nu jā, tās 5 minūtes reglamentā ierakstītās. Paldies, labdien, cienījamie kolēģi. Vēlos šīs diskusijas sadaļu par dzemdes kakla vēzi sākt ar nelielu prezentāciju, kurā es gribētu akcentēt, ka dzemdes kakla vēzis ir viena no tām onkoloģiskām saslimšanām, kuras attīstības sievietē mēs varam novērst pilnībā. Jo šīs onkoloģiskās saslimšanas gadījumā mums ir zināma kā primārā profilakse, tā ir vakcinācija pret dzemdes kakla vēzi, vēža ierosinātāja cilvēka papilomas vīrusu, gan arī zināma tā saucamā sekundārā profilakse, tas ir organizēts dzemdes kakla analīžu, citoloģisku analīžu paņemšana skrīninga populācijā. Kā rezultātā mēs varam identificēt izmaiņas priekšvēža saslimšanās stadijām. Un ir aplēsts, ka tādējādi mēs varam samazināt ļoti lielu daļu no dzemdes kakla vēža gadījumiem pat par 94%. Taču ir vairāki nosacījumi, lai to panāktu. Un viens no galvenajiem ir nepieciešama pietiekoša gan vakcinācijas aptvere, kā jūs redzat šajā slaidā, mērķa aptvere ir jābūt 80%, bet, diemžēl, reāli iedzīvotāju atsaucība ir zema, aptuveni 56%. Un nav tie tikpat neiepriecinoši dati arī, ja mēs runājam par skrīningu aptveri, tāpat arī mērķi būtu 80%. Taču, kā jūs redzat, kopš 2009. gada iedzīvotāju atsaucība uz valsts izsūtītiem uzaicinājumiem ir zema, lai gan šī gada pirmajā trimestrī tā ir augstākā kopš skrīninga ieviešanas mūsu valstī, bet joprojām tā nav pietiekoša. Dažos vārdos gribētu minēt, kā tad darbojās skrīnings. Nacionālais veselības dienests identificē skrīningu populāciju un katrai individuālai sievietei nosūta personalizētu vēstuli uz deklarēto dzīves vietu ar uzaicinājumu doties veikt pārbaudi, ko viņa var veikt vai pie ginekologa, vai arī ģimenes ārste vai vecmātes, kas ņem šīs citoloģiskās analīzes no dzemdes kakla. Tālāk, pēc analīžu ņemšanas tās tiek sūtītas uz citoloģisko laboratoriju, kur tiek izvērtēti rezultāti, un par tiem tiek informēts ārsts, kas ir ņēmis analīzes, bet arī, tā skaitā arī Nacionālais veselības dienests.
Ko es gribētu akcentēt, ka faktiski dzemdes kakla skrīninga izmeklējumi ir vērsti ar mērķi veikt un atrast tās izmaiņas, kas liecina par priekšvēža patoloģiju sievietei. Tātad skrīningu dzemdes kaklā mēs veicam ne tāpēc, lai atrastu vēža izmaiņas, bet jau, kā jau es teicu, pirmsvēža stadijām. Un tāpēc būtisks pēcskrīninga izmeklējums ir kolposkopija, kas ir dzemdes kakla apskate palielinājumā. Tā ir nepieciešama, lai precizētu izmaiņas, kur tad atrodas šīs priekšvēža šūnas dzemdes kaklā, lai būtu precīza diagnostika un arī efektīva ārstēšana. Tāpēc, ja mēs runājam par zaļo koridori dzemdes kakla vēža gadījumā, tad primāri mums ir jārunā par zaļo koridori šo principu, lai sievietes saulaicīgi varētu nonākt uz kolposkopiju. Tātad tām sievietēm, kurām ir konstatētas augsta riska izmaiņas citoloģijās, lai viņas nonāktu uz kolposkopisko izmeklējumu pēc iespējas ātrāk. Bet kas vēl ir svarīgi runājot par šo jautājumu? Ir svarīgi ne tikai ātri, bet arī kvalitatīvi. Jo no tā būs atkarīgs, cik precīza būs diagnoze, cik precīzi un pareizi pacienti tiks ārstēta, un tad šī iespēja, ka viņi nesaslims ar dzemdes kakla vēzi, samazinās. Un kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Pirmais, tas ir speciālistu kompetence. Patreiz Latvijā notiek šos kolposkopijas speciālistu sagatavošana, jo tam ir nepieciešama papildus zināšanas. Kas vēl ir svarīgi, ir nepieciešams atbilstoši izmeklējumu veikšanai iekārtas ar dokumentēšanas iespējām. Kvalitātes standarti ir izstrādāti Eiropas kolposkopijas federācijā, un tie būtu jāievēro arī pie mums mūsu valstī. Bet, kas ir vēl svarīgi, ir nepieciešama šo kvalitātes izpildes kvalitātes indikātoru uzraudzība, kas neeksistē. Ja. Un ir nepieciešama multidisciplināra pieeja. Nav pieļaujams, ka, teiksim, kolposkopija veids kaut kur atsevišķās vietās ar nelielu gadījumu skaitu, ir jākoncentrē centros, kurā tiek, teiksim, veikta gan ārstēšana, gan arī novērošana. Paldies. Paldies. Tagad profesorai Baltiņai vārds. Profesorai Rezebergai. Lai notiek. Labdien, cienījamie klātesošie! Par cik dzemdes kakla vēža skrīnings un agrīna diagnostika ir sākotnēji ginekologu rokās, tad es paturpināšu dr. Žodžiks aizsākto un dr. Smitiļdžons pēc tam no onkologu viedokļa. Faktiski Latvijā nav jāizdomā ritenis no jauna. Mums ir, lai gan skrīnings ir tikai 6 gadus organizētais, jāsaka, mums ir daudz, kur mācīties no citu valstu pieredzes. Mans tāds vēlējums būtu uzbūvēt šo skrīningu līdz galam pa to skaisto šoseju, nevis to, kas ir pa kreisi. Jo bieži vien liekas, ka mēs tur ejam tā kā pa to šosei pa kreisi. Ir aprakstīti arī ļoti daudzi kvalitātes kritēriji, jo skrīninga efektivitātes viens no būtiskiem nosacījumiem ir arī raudzīties no kvalitātes viedokļa. Un šeit ir, redzat, ir Eiropas skrīninga, dzemdes kakla vēža skrīninga kvalitātes vadlīnijas, ir arī kolposkopijas biedrības Eiropas vadlīnijas. Un ir arī standarti, kas ir pasludināti Eiropas komisijā, lai visām sievietēm Eiropā būtu līdzvērtīgas iespējas saņemt kvalitatīvas pakalpojumus. Un šajos standartos jūs redzat, ir aprakstīts gan krūtas vēža skrīnings, gan dzemdes kakla vēža skrīnings, gan arī onkoloģisko pakalpojumu organizēšanas kvalitatīvi nosacījumi. Jāsaka, ka mēs esam arī strādājuši daudz, un Veselības ministrijas darba grupā 2013. gadā mēs izvērtējām dzemdes kakla vēža skrīninga efektivitāti un arī šajā kontekstā kolposkopijas efektivitāti, un tika identificētas problēmas un izstrādāts rīcības plāns, kas pamazām patiešām dzīvē tiek arī īstenots.
Un tas, kas būtu nākošais veicamais darbs, ir šie kolposkopijas references centra izveidošana. Tā ir speciālistu apmācība, tas ir zemes kakla pirmsvēres saslimšanas diagnostikas un ārstēšanas vadlīniju izstrādāšana un noteikti šīs kvalitātes kontrola mehānismu ieviešana. Ja mēs runājam par kolposkopijas references centriem, tad jāsaka, ka šajā slimnīcā mēs esam šobrīd jau izveidojuši pirmā Latvijā standartiem atbilstošu kolposkopijas references centru. Mums ir apmācīti speciālisti, kas ir apmācīti ārpus Latvijas. Mēs esam panākuši arī ārsta biedrībā, ka kolposkopija ir kā apstiprināta kā metode un kā to var iegūt ginekologi un onkoginekologi. Un mēs esam arī mēģinājuši jau veidot to tīklu struktūru Latvijā un esam apmācījuši speciālistus no Daugavpils un Liepājas. Ir izstrādātas un ieviestas vadlīnijas šajā slimnīcā un ir uzsākts reģistrācijas process arī Nacionālā veselības dienesta. Un ir izstrādāti standartizēti protokoli un tiek šobrīd šajā slimnīcā arī aprobēta kvalitātes nodrošināšanas programma. Un tā nākotnes vīzija būtu tāda, ka šādi kolposkopijas references centri Latvijā būtu vajadzīgi 3. Neskatoties uz to, ka šobrīd visas ambulatorās iestādes cenšas nopirkt kolposkopu un domā, ka šis būs tas zelta pakalpojums, kur nauda tagad plūdīs, jāsaka, ka šī pakalpojuma sadrumstalošana arī nebūtu pieļaujama. Un pēc Eiropas komisijas rekomendācijām uz 1 miljonu iedzīvotāju nepieciešams viens diagnostikas ārstēšanas centrs, un mūsu priekšlikums ir tos veidot tur, kur ir blakus onkoloģija, kur var tālāk arī nodrošināt šo tālāko zaļo koridoru. Tātad kolposkopijas izmeklējuma kvalitāti nosaka apmācīti speciālisti, pieejams digitāls kolposkops, pietiekošs kolposkopijas izmeklējuma skaits gadā vienam speciālistam, kas ļauj uzturēt kompetenci, kolposkopijas izmeklējuma zemes priekšvēža ārstēšanas kvalitātes indikātoru, nepārtrauktu monitorēšanu un pacienta skrīninga vēstures izsakojamība. Šeit ir tas, kas gāja runa par šīm IT platformām, skrīninga reģistrs, arī šie kolposkopijas tālākie ārstēšanas reģistrs, lai varētu šim pacientam tiešām izsekot un kvalitāti skatīties. Tātad zaļais koridors ir pēc skrīninga izmeklējumiem šī kolposkopija. Faktiski nav šobrīd finansiāli ierobežojumi, jo patiešām sievietei patoloģija atklāta skrīninga ietveros. Ir nepieciešams definēt un attīstīt šos centrus, ir nepieciešams pacientu loģistikas algoritms, šie tīkli jāizstrādā, ir kā viņš tieši nonāk šajos kolposkopijas centros un kā tālāk notiek viņa ārstēšana un uzraudzība. Un pakalpojumu pieejamības problēmas rada nepilnvērtīgu resursu izmantošanu un to izskaušana ir skrīninga kvalitātes vadības uzdevums, jo patiešām nauda bieži vien tiek iztērēta nelietderīgi, veicot atkārtotus izmeklējumus un nesūtot pacientu uz turieni, kur viņam patiesībā jānonāk. Un tālāk nākošais, tas zaļais koridors mums ir nepieciešams situācijā, kad ir pamatotas aizdomas uzreiz jau uz invazīvu procesu, jeb arī skrīninga ietveros ir atklāts šis invazīvais process, un tad pacientam ir vajadzīgs tālāk izmeklēšana, tālāk operācija un medikamentozā un staru terapija. Paldies! Paldies, dr. Eresbergai. Dr. Mitilģan, jūsu 5 minūtes. Varat man palīdzēt atvilkt? Labdien, cienījami kolēģi un klātiesoši viesi. Īsumā 5 minūšu laika mēģināšu jums pastāstīt par problēmām, kādas eksistē onkoginekoloģija Latvijā. Tad, ja mēs vispār uzdodam sev jautājumu, vai runāt par dzemdes kakla vēzi, tas ir aktuāli, bez šaubām atbilde būs jā.
Visi tie statistiski dati rāda mums, ka dzemdas kakla vēzis joprojām pieaug tas skaits un pieaug, diemžēl, pateicoties ielaistam stādijam. Līdz ar to problēma ir aktuāla. Un viņa palika vēl stiprāk aktuāla sakarā ar to, ka pamata slimas sievietes, gadas jaunas sievietes, vidējais vecums ir 40-45 gadi. Izanalizēju situāciju, kāpēc mums tik daudz ielaistas stādijas, viennozīmīgi atbildēt grūti. Protams, ka viens no iemesliem ir tāds, ka pacientas pašas negriežas saulēcīgi pēc medicīniskas palīdzības. Otrais variants to, ka, diemžēl, joprojām eksistē medicīniskas vai ārsta kļūdas. Kā risināt šo jautājumu? Principā primāra profilakse, slimības profilakse, ar to vairāk nodarbojas ambulatorija ginekologi un ģimenes ārsti, bet mana skatījuma labu rezultātu mēs varam panākt tikai sadarbojoties, kad visas trīs nozares ir patiešām sadarbojas. Un vairāk jārunā ar tiem sievietēm, vairāk jāstāsta viņiem par slimības kliniskam izpausmēm, par simptomātiku. Brīžiem pacientis patiešām nezin, kur viņiem jāgriežas, ja viņam parādījās kādas sūdzības. Par to visiem mums jāstāsta tiem pacientiem. Runājot tieši par mūsu problēmām, kā onkoginekoloģiskas nodaļas problēmām, vispirms jāatzīmē, ka pirmā mana skatījuma problēma ir radioloģisku izmeklējumu pieejamība. Gan gadījumas, kad mums tikko atklāts tas vēzis primāriem pacientiem, gan recidīva gadījumam. Un otrais jautājums, runāt par radioloģiskiem izmeklējumu, tas ir paša izmeklējuma apraks. Varbūt nav īsti zolīdi tā teikt, pēc ka visiem radiologiem it kā tā kā vienādas formas certifikāts. Tomēr pieredze rāda, ka onkoloģiskus pacientus vai pacientus ar aizdomu par onkoloģiju izmeklē tomēr labāk uz mūsu centra bāzes. Nākamā problēma par to, par ko mēs jau runājam no paša sākuma, es atkārtošu dažu kolēģu vārdus, te ir finansiāli resursi. Pirmais no tiem es uzskatu, ka tā ir operācijas bloka rekonstrukcija, tādos apstākļos, kādu strādājam mēs patreiz. Ja es precīzi zinu, tad tas remonts nebija taisīts kopš onkoloģijas centra atklāšana. Neliela telpā, kur stāv 2 galdi, un mēs esam spiesti strādāt tādos apstākļos. Otrais jautājums, tās ir instrumentārijs. Protams, ka te viss ierīces jau novecojas, un īpaši veicot mūsdienīgas onkoginekoloģiskas laparoskopiskas operācijas, tāda tehnika jau tiešām krietni novecojas. Otrais finansiālais jautājums, tas ir cilvēku resursi. Īstenībā tagad, to, ko atzīmē jau dr. Armands Sīviņš, mums trūkst māsīnes, tas ir viens. Un otrkārt, tas ir varbūt mans subjektīvs viedoklis, bet drīzumā pēc gada 2 arī būs ārstu trūkums. Nevienam nav noslēpums, ka tam pašam ginekologam daudz vieglāk un vairāk nopelnīt ambulatoras apstākļos, nekā saņemt tādu mazu atalgojumu, strādājot diezgan fiziski smagi operācijas zālē. Un ko es vēl gribu piebilst, patreiz onkoginekoloģijā nav praktisku rindu. Tas pacientis ārkārtīgi ātri, būtiski 2 nedēļu laika, var tikt pie operācijas. Tas ir pateicoties tikai tam, ka mēs veicam milzīgi lielu pēc apjoma darbu, pa 5-6 operācijām dienā. Man skatījumā tas nav normāli. Tas praktiski ir viss. Paldies. Tā, beidzot, man likās, ka ir nozare, kurā vairāk vai mazāk funkcionē tas, kas ir izplānots, un ir absolūti precīzi izdomāts, kā uzlabot to, kas negluži tik labi funkcionē. Ja ir jautājumi gan runātājiem, gan vispār par tēmu dzemdas kakla vēzis, lūdzu, cienījamie klātesošie, mikrofoni jūsu rīcībā. Varbūt kādam ir piebilstams kaut kas no jums?
Es atkal skatos šo te tabulu, man atkal ir jautājumi, kas ieslēdz jēdzienu zaļais koridors. Ja ir CIN2, ambulatorais ginekologs, es šeit, jā, nu šeit ir Tur tas... noteikti profesora Rezeberga varētu... Kaut kas palabots atkal, jā? Jā. Tur ir izdarītas izmaiņas, acīm redzot, bet profesora Rezeberga varētu droši vien, ka šito izstāstīt. Es gribētu pakomentēt saistībā arī par aptveri. Tā kā, skrīninga programma aptveri ir gan sevišķi uz zarnu vēža slimībām īpaši ir slikta, bet arī uz, jāsaka, dzemdes kakla vēža un mammogrāfijas aptveri mēs arī neapšaubām gribētu, lai tā būtu ļoti labāka. Un man jāsaka, ka pēc patreizējām valsts programmām ģimenes ārsts ir starpnieks šīs aptveres nodrošināšanā. Cik daudz tātad no noteiktā vecuma uzaicināto sieviešu tajā gadā griežas pie ģimenes vai pie ginekologa vai arī pie ģimenes ārsta, lai, piemēram, paņemtu onkocitoloģisko izstriepi. Kādā veidā ģimenes ārsts ir starpnieks? Starpnieks tādā veidā, ka no vienas puses tas ir ģimenes ārsta valsts programmā kā kvalitātes kritērijs, jo labāk viņš uzaicina vai uzrunā vai pajautā sievietei, kā sievietei griezusies pie ginekologa visbiežāk vai pie ģimenes ārsta, lai paņemtu šo uzstriepi, bet šī atpakaļsaite nevienmēr ir ļoti pozitīva. Un tad atkal jau jāsaka, tas zaļais koridors jau nestrādā pašā pirmajā posmā. Pirmajā posmā jau, lai saņemtu pirmām kārtām vēstuli. RSU patreiz ģimenes medicīnas katedra viena rezidente ir veikusi nesevišķi lielu uz 400 sievietēm pētījumu, kādi ir iemesli, kādēļ netiek saņemtas šīs vēstules. Viena lielākā daļa no sievietēm izrādās, ka nesaņem vēstuli tādēļ, ka šo onkocitoloģisko izstriepi viņas jau ir veikušas ārpus šīm skrīninga robežām. Tas nozīmē ne jau ik pēc katrā 3. gadā, bet ja, piemēram, pagājušo gadu, un līdz ar to viņa šo nākošo vēstuli, jeb šo tekošo vēstuli nesaņem. Otrā daļa, 1/3 daļa no visām sievietēm vēstuli nesaņem tādēļ, ka pasts kaut kāda veida dēļ, pasta pakalpojumu dēļ šī vēstule nenonāk pie adresāta. Tas ir tas, ko ministrs teica. Jā, tas, ko arī iegādātājs netiek treptelpā iekšā. Tieši tā. Un šeit ir atkal iemesli, vai pacientei deklarējusies citā vietā un dzīvo citā vietā. Tādā gadījumā atkal jāmeklē risinājums, vai tie ir dārgāki pasta pakalpojumi, bet līdz adresātam šai vēstulē būtu jānonāk. Un trešais iemesls, to, ko teica profesore Baltiņa, stigma. Stigma, es baidos uzzināt sliktu rezultātu. Es baidos aiziet uz mammogrāfiju, tādēļ, ka varbūt mani būs nedod Dievs vēzis, vai es arī baidos aiziet pie ginekologa un uzzināt, ka man ir, piemēram, dzemdes kakla onkoloģijas, jāsaka, arī kaut kāda noteikta slikta stadija. Un šajā visā procesā ģimenes ārsts ir starpnieks. Ir starpnieks, pirmām kārtām, ja sievietei tā labais gadījums un viņa ir aizgājusi pie ginekologa, ģimenes ārsts NVD mūsu veselības dienesta programmā skatās šo bildi, vai sieviete ir bijusi un vai viņai ir kāds negatīvs vai pozitīvs rezultāts. Mēs ar NVD un profesori Baltiņu šajā darba grupā esam runājuši par iespējamiem risinājumiem. Mums vajag vienkāršu, parastu e-programmu, ļoti parastu programmu, kurā mēs redzam visas savas sievietes, neuzspiežot uz viņas personas koda, kur mums pieņemšanas laikā ģimenes ārstam jātērē vismaz 5 minūtes, kamēr atveras programma. Ļoti elementārs, vienkāršs risinājums. Un par to mēs esam runājuši, un es ļoti ceru, ka šis jautājums tiks sadzirdēts. Par slikto atpakaļsaiti starp ginekologu un ģimenes ārstu. Šeit ir jārunā atkal, tas ir atsevišķs stāsts. Sevišķi tādēļ, ka sievietes pašas izvēlas savu ginekologu, un tas ir normāli. Tomēr 50% ir ginekologi, privātie ginekologi, kurus izvēlas sievietes. Un visbiežāk šī vēstules atbilde paliek nezināma,
gan pacientei, gan arī ģimenes ārstam. Zaļais koridors vispār nevar sākt strādāt. Nu, un tad trešā lieta varbūt, kas bija arī šajā nelielajā pētījumā, lai vienkārši varbūt mums visiem pašiem ir zināšana, ka visnelīdzestīgākās sievietes uz attiecībā uz skrīningu programmu ir sievietes vecumā no 25 līdz 29 gadiem. Tātad sievietes, kā profesore Baltiņa arī pieminēja, tieši ejot gadiem uz priekšu, arvien vairāk skatās un rūpējas par veselību. Tas ir labi, bet tādā gadījumā mums jādod valsts rullīši, apmaksātie rullīši caur masu mēdījiem, lai sievietes zina, ka no 25 gadiem katru 3. gadu ir jānāk pie ginekologa vai ģimenes ārsta uz šo dzemdes kakla vēža pārbaudi. Paldies. Profesore, es varētu arī iekomentēt. Visādā ziņā arī visas sievietes tiek aicināts ņemt līdzi uzaicinājumu vēstules, dodoties arī pie privāti praktizējošā ārsta. Tāpēc, kad jebkurš var paņemt šo valsts apmaksāto citoloģiju. Un mani kolēģi no ginekologa aprindām noteikti drusciņi grēko, nejautājot šīs vēstules. Es, piemēram, visus savus pacientus sūtu mājās un tikai skatos tad, kad viņi atnāk ar to vēstuli. Bet es droši zinu, ka nevaļīgām sievietēm tas nav tik vienkārši aizsūtīt viņu mājās un gaidīt, ka viņi atnāks otrais. Tāpēc tie jaucēji faktori šajā sistēmā ir tādi daudzveidīgi. Paldies. Mikrofonu ieslēdziet. Nē, ir jābūt tagad. Ir. Larisa Kirsno informācijas centrs Rakus. Es gribu pastāstīt, ka es piekdienu vienkārši attaisīju savu vēstuli. Ja, es biju uz skrīningu izmeklējumu un vienkārši gatavojoties šodienai, es izdomāju pārlasīt, kas tur ir rakstīts. Ja. Viņi man saglabājas tā vēstuli un es paņemu un saku meklēt, kur ir derīguma termiņš vēstulē. Un tur ir tā ļoti daudz informācijas un ļoti maziņiem burtiņiem rakstīts, ka vēstule derīga 3 gadus. Bet ieteicām 3 mēnešus vērsties. Man ir lūgums tiem, varbūt, kas te piedalās, kuri organizē to skrīningu programmu, plānot varbūt to apmeklējumu periodu īsaku, lai arī slimnīca varētu plānot arī pakalpojumu savu sniegt. Jo, principā 3 gadus vēstuli derīguma termiņš pārāk garš un nekoncentrē pacientus uz apmeklējumu. Es nezinu, kā kurš, es personīgi varbūt esmu slikta paciente, jā, bet es skatījos, 3 gadu, bet laiks iet, un pēc tam būs problēmas, jau nebūs ir pirms vēža, varbūt ir kāda stadija. Tas ir tāds ieteikums, varbūt izlikt lielākiem burtiem un samazināt to plānošanu uz to periodu, kad cilvēki var vērsties, lai mobilizētu. Paldies. Jā, kārtīgas saimnieces jau arī met ārā vecos papīrus ik pa brīdim mājā. Tā, vēl kāda piebilde pie visa šī doktors Princis pie algoritma? Tad zaļais koridors ieslēdzas pēc HSIL, jā? Un tad, bet kā ir ar tām pacientēm, kuras nesaņem vispār šo tātad viņas veids pie privāta ginekologa, viņām ir tātad apskatītas, jā, bet viņām nav valsts izsūtītās vēstules vispār, ja es pareizi saprotu, jeb tā nenotiek. Teorētiski kaut kur tā vēstule aiziet, viņi tikai viņu nesaņem. Tad viņai, principā tā vēstule garantē viņai, ka viņai ir piešķirts šis skrīninga kods, un tad šie visi pēcskrīninga izmeklējumi arī iet caur tos kodu, viņi ir nekvotēti, viņus var sniegt tik, cik ir kapacitātes cilvēku resursu ziņā un tehnoloģiju resursu ziņā. Tiklīdz viņai šī koda nav, tā viņa kļūst par regulāro pacientu gaidīšanas rindā. Un tad viņi var saņemt šo pakalpojumu, tad, kad ir
kvotas, teiksim, ir, tad viņi var saņemt šo kolposkopijas pakalpojumu. Tā kā principā sievietēm vajadzētu sekot līdzi savai veselībai, un Nacionālā veselības dienesta mājaslapā ir redzams, kuros gados šos uzaicinājumus dzimušajām sievietēm vajadzētu saņemt. Un ja viņi nav saņēmusi, tur ir arī pilnīgs algoritms, kā viņu atjaunot. Tā kā īstenībā tā aktīvai pusē un ieinteresētībai par savu veselību jābūt arī sievietei, un arī pie privāti praktizējoša ginekologa viņi var ņemt līdzi, un tad arī iet cauri sistēmai identificēta kā skrīninga pacienti. Zaļais koridors viņai veidojās tikai tad, ja viņi nāk ar šo savu skrīninga identifikātoru. Tad jā. Paldies. Tā, no zāles ir kas piebilstams? Man ir kaut kas ļoti svarīgs piebilstams. Pirms kāda brīža, kad doktors Princis uzdeva jautājumu, kur tad ir tie, kas ir tos algoritmus izstrādājuši. Es šausmīgi sakreņķējos, jo faktiski es ar tā vienu brīdi iedomājos, ka viss tas, ko es sākumā teicu par to, ka lai nebūtu vienkārši pasēdēšana, parunāšana, ka jābūt arī kaut kādam rezultātam, ka tas tagad viss ir skurstenī. Jo iznāk situācija, ka sēž vadošie speciālisti konkrētā jomā, tieši tādi paši sēž viņiem pretī un viens otram stāsta, cik ir slikti un kā tas nedarbojās. Jūs to visu lieliski zinat, jūs to zinat tikpat labi, respektīvi, tad kāda jēga ir tam, ko mēs te runājam. Bet es gāju pie Normunda parunāties un man pielēc, ka tik ļauni nav. Pirmkārt, tiek tiešām godīgi protokolēts. Otrakārt, Solvita ir cilvēki no NVD zālē, zinu, ir vēl no ministrijas, pareizi, jūs neesat vienīgā, kas šeit ir, lūk. Un trešais, mīļie draugi, un tas ir pats galvenais, varat to uztvert ar humoru, varat attiekties pret to nopietni, es pret to izturos nopietni. Tās kameras tur. Uzburiet ainiņu, ka Veselības ministrijā un Nacionālajā veselības dienestā un SPKC visi darbi nolikti pie malas un visi salipuši ap monitoriem un seko līdzi tam, kas te notiek. Varbūt tik traki gluži nav, bet es pieļauju, ka skatās cilvēki, nevis te būdami klāt, bet savās darbavietās. Un ceturtais, ko es gribu teikt, tas tiek ierakstīts. Un viņi tīs to atpakaļ. Jūs neļausiet man samelot, pareizi. Tīs to filmu atpakaļ un tad analizēs, un tas viss, ko jūs runājat, un te es vēršos pie visiem, kas runā no tribīnas, tas nav pa tukšo šodien. Tas nav tā, ka jūs izstāstat saviem kolēģiem, kuri to visus zina tāpat. Tas tomēr es ļoti, ļoti, ļoti ceru, un esmu pārliecināts, ka sasniegs kāds dzirdīgs ausis. Jūs gribējāt ko piebilst, nāciet pie mikrofona. Pavisam īs, doktors Ronalds Mačuks, onkoloģijas ginekologs. Es gribētu mazliet varbūt atstatus no šī zaļā koridora par tādām fundamentālākām lietām parunāt. Un tieši tajā kontekstā, ka mēs esam speciālisti, mēs tās lietas ļoti labi saprotam, lai šī informācija nonāktu vairāk pie veselības ministra. Es jau no pagājušā gada rudens jau pāris reizes esmu pieteicis vizīti, bet tā arī neesmu ticis uzklausīts. Ja, tātad, tieši par dzemdes kakla vēzi, par šo te primāro profilaksi. Mēs redzējām, šeit bija pirmo reizi parādījās pret cilvēku papilomas vīrusu. Mums ir, pirmkārt, ja tā punktuāli pieeja, jānodefinē, pret ko mēs cīnamies, vai pret dzemdes kakla vēzi primārā profilaks, vai pret cilvēku papilomas vīrusu. Ja pret papilomas vīrusu, tad jāvakcinē arī puiši. Tātad nav konsekvences, tas tāds sīka piebilde. Bet jautājums ir daudz fundamentālāks. Ja, ko mēs šobrīd daram, ko mēs visi daram kā ārsti, kā Latvijas valsts iedzīvotāji, mūsu mazā Latvijā, mazā valstī ar saviem nodokļiem, mēs viņus vienkārši izšķērdējam. Un mēs izšķērdējam, to es pateikšu, 3 virzienos. Mēs izšķērdējam veicot primāro profilaksi, kas ir šī nepietiekamā aptvere, tikko šodien minēja 56%. Es no firmas esmu dzirdējis, ka vidējā, vakcinācija attiecīgajai vecuma grupai 60%, tad uz sekundāro profilaks onkocitoloģiskais skrīnings aptver 38,8%, un rezultātā ir ielaistie dzemdes kakla vēži, pa kuriem mēs atkal ļoti dārgi maksājam. Ārstēšanas rezultāts ļoti slikts, bet mēs par viņiem ļoti dārgi maksājam. Tagad ir paši jaunākie, kas mums ir starpterapijas aparāti, kur ir 6 gadu veci, iet runa par Stradiņas slimnīcā, par jauniem starpterapijas aparātu iepirkumiem. Tās viss ir miljonu lietas. Ja, tātad mēs tērējam šausmīgu naudu uz slimību, kuru var faktiski
iznīcināt saknē, ārstējot priekšvēju saslimšanas, dzemdes kakla displāzijas. Jā, tad pavisam konkrēti fakti, ja, kad 2013.14. gada iepirkumā Cervarix vakcīna izmaksāja 885 000 eiro. Ja, tad šī nauda, ja, mans priekšlikums būtu tāds, ka to varētu novērst ne tikai, protams, tas nav tik vienkārši, tas ir tā vulgāri, man no malas skatoties kā ārstam, ka to varētu tieši pārvest uz vispār uz onkoginekoloģijas attīstību. Ja, jo ir nākamais jautājums, ka kad ir nepieciešams finansējums specialitātei. Un šis ir lielisks piemērs, kā mēs varam vienas savas nozares ietvaros atrast naudu, kā, teiksim, ārstēt visas onkoginekoloģiskās pacientus, ne tikai dzemdes kakla vēža pacientus. Valstiskā mērogā, protams, dzemdes kakla vēža pacientus ir daudz būtiskākas, jo tās jaunas sievietes, viņas vēl ilgstoši nesīs nodokļus. Bet es domāju, ka ir pelnījušas cilvēku cienīgu attieksmi arī olnīcu vēža pacientes, dzemdes ķermeņa vēža. Jā, tāpēc, ka viņas visu dzīvi šeit ir dzīvojušas, maksājušas nodokļus, un viņām ir nepieciešama kvalitatīva medicīnas aprūpe. Paldies. Paldies liels par viedokli. Kas piebilstams? Es tomēr nepiekrītu, ka varētu mēs domāt par primārās profilakses atcelšanu. Jo mūsu kaut kā kaimiņu kolēģi uz mums skatās ar tiešām skaudību par to, ka mums ir tiešām pieejami šie abi profilakses veidi. Es domāju, nākotnes vārdā, protams, tā vakcīna nestrādā uz šodien. Viņa ir nākotne, tās sievietes nesaslims. Tas nozīmē, ka vakcīna ir liela lieta. Mums patiesībā ir tā, ka mums ir vēl tieši pusotra minūte. Doktor, jūs arī gribat kaut ko teikt? Tātad ļoti konstruktīvi par vakcināciju. Ja? Tātad aptveri 56%. Cervarix vakcīna darbojas uz 16. 18. tipu, mazliet krusteniskās antivielas, maksimums pārklāja 75% dzemdes kakla vēža. Sareizinām 56% aptveri, sanāk mazliet pār 40%. Kas notiek ar pārējiem 60% pie esošās aptveres? Tur atkal mums izlieks ārā dzemdes kakla vēži. Ja, no neizskrīnētajām sekundārajā profilaksē atkal izlieks ārā no šiem 60% dzemdes kakla vēži. Un atkal būs faktiski neārstējami dzemdes kakla vēži beigās. Ja? Tas, es pateikšu, kur ir tā atšķirība, kāpēc, teiksim, tā vakcīna ir ļoti laba vecajās Rietuma Eiropas valstīs. Izējas situācija 2010. gadā mums Latvijā un arī šobrīd ir pavisam savādāka. Viņiem ir ļoti labi organizēts šis te sekundārā profilakse ar onkocitoloģisko skrīningu, ļoti augsta aptvere, pāri 80–90%, un tad var pievienot atlikušajiem 10–15%, lai izskaustu vispār to saslimšanu. Ja, mūsu izējas pozīcija ir pavisam cita, un mēs vienkārši tērējam resursus tur un tur. Es gribētu ļoti īsi komentēt doktorim, jāsaka, ginekologam speciālistam no ģimenes ārsta viedokļa. Zinot Eiropas attīstīto valstu pieredzi, tomēr strādā abas profilakses, primārā un sekundārā. Primārā vakcinācija, kas paņem tieši to procentu, un par jūs runāt, ja jūs runājat par 56% aptveri, tad es teikšu tā, no 2010. gada, kad ir uzsākta šī programma, 4 gadu laikā, tā ir ļoti labs skaitlis. Būs 70 un būs 80 un 95 kā bērniem. Ir vajadzīga tikai šis laiks. Bet šie 85 000, ko jūs pieminējāt, šī vakcinācijas cena, ja mēs rēķinām uz savām 12 pat 3 gadīgajām meitām, kuras nākotnē pēc 20, 30 gadiem neslimos ar dzemdes kakla vēzi, tā man liekas, ka tā nav sarēķināma, jāsaka, valsts ietaupījums. Doktors Princis tikko minēja, cik maksā viena cilvēka dzīve – 225 000 eiro, 85 000 vakcīnai, primārai profilaksei. Tas ir tā vērts, jo sekundāro profilaksi dzemdes kakla vēža onkocitoloģijas iztriepes paņemšana. Un tā aptvere, tā gan mums ir šī aptvere jāpalielina ar vien vairāk un vairāk. Jāstrādā ir abām šīm profilaksēm. Paldies. Tā, pulkstenis ir, miļie draugi, tagad 1 minūte pār 3. Man ir 2 ziņas, viena laba, viena slikta. Sliktā ziņa ir tā, ka mēs esam apēduši kafijas pauzi, kurai bija jābeidzās pirms minūtes. Kafijas pauzē bija jābeidzās pirms 1 minūtes. Labā ziņa ir tā, ka mēs pabīdam visu darbu 20 minūtes uz priekšu un ejam tagad visi iedzert kafiju un 15:21 minūtē lūdzu visi atpakaļ zālē, jo vēl ir jomas, kuras ir nopietni
jāizrunā. Jauku kafijas dzeršanu, tiekamies pēc 20 minūtēm.